Sviatoslavs nolēma braukt uz Murmansku, lai nebūtu jāpārguļ ar Vadimu. Feliks un Jevgēņija apsola Gunāram, ka viņa prombūtnes laikā pieskatīs kafejnīcu. Sofija nolēma cīnīties par kafejnīcu. Surprise, motherfucker! Sveika! Nu, Feliks, kur tagad ir? Un priekš kam tev Feliks ir vajadzīgs? Nu kā, nu viņš tagad ir otrais līķis aiz viestura. Man viņam kaut kas tāds jāpastāsta. Un kas noticis? Šeņa. Mūsu viesnīcā kāds ir līķis. Nu, kas ir noticis? Slepkavība. Zanda, ko tu runā? Ko tu grozies tad, nu? Saprot, es viņu jau biju norakstījusi. Es domāju, ka viņš ir melis, ka viņš ir krāpnieks, bet izrādās, ka viņš visu šo laiku bija melis. Es par viņu biju domājis nepareizi. Tirliņš atkal atceries savu kārtību basni un tu uzķeries. Cik var? Viņš nemelo. Kā? Viesturs to apstiprināja. Kā? Tāpēc, ka viesturs un viņa draugi viņu no turienes atbrīvoja un atveda pie manis. Kā? Nē, nu galīgi saspiedies. Iešu tūt ar viņu aprunāšos. Gribu dzirdēt to no viņa paša. Tu tik ilgi! Nu kā, es biju ieskrējis tirgu. Nopirku tev fuķīti. Paldies, bet pēc tā ka varēja iztikt. 6,50 plus grauzdiņi, 6,90 dauni. Kādu randiņu? Nu, tad mums nav randiņš ar tevi, nu? Tu paskaties, ko es tev gribu parādīt. Ha? Kas tas ir? Šito līķis. Es vakar atradu viesnīcas koridorā. Un visa vienās asinīs. Domā, ka tās asinis? Nu kā tad, nu kāpēc es tev zvanīju, skaties? Labi, stāsts, kas paliek? Moņš! Čau! Smilgu neesi redzējis? Kā šorīt nav rādījies, nē. A, kas tie par šteksiem kabinetā nav pie sevis, nav? Telefonu arī neceļ. Nezinu, varbūt aizgāju pa parku pastaigāties. Jāsaka, maniekam tur īstā vieta. Sasiņš katru dienu vienā laikā sēž savā kabinetā, pēc viņu pūksteni. Es jau varu norgulēt. Kaut kur te pat vazājas, tāpēc, ka mašīna ārā stāv pie durvīm. Jā? A, kāpēc telefonu neceļ? Es taču nezinu, nu. Kaut kur jau parādīsies drīzumā. A, kāpēc telefonu neceļ? Tā, labi. Es piezvanīšu Mieriņam, varbūt viņš pēc savas naktsmaiņas kaut ko redzējis. Nu, davai. Maniekam tur īstā vieta. Čau, Zindiņ. Paklau, tu Smilgu nesi redzējis? Nē. Tu kaut ko zini? Jēzup, viņš ir noslēpkavots. Jēzus Marija, nu ko tu runā? Pipara tev uz mēles. Beidz fantazēt. Es nefantazēju. Viss sakrīt, tā ir taisnība. Vienkārši, nu kā kečups varbūt noslaucīja, vai tur kaut kāds, nezinu, kečups krāsa taču tā ir. Kāds kečups? Ko tu mani par līķuri vai? Ak, Dievs. Čau, Feliks. Nu, zini, tu runā pipara tev uz mēles. Ne, viņa neko nezina par Smilgu. Kā es nezinu, viņš ir noslēpkavots. Jā, viens, nu beidz fantazēt. Tā nav nekāda fantāzija, tie ir fakti. Paskaties, viesturs ir pazudis, un viss, kas no viņa palicis, ir šitā te asiņaina fantāzija. Kā tad? Varbūt sāc strādāt, ne? Tu neko nesaproti. Es tagad iešu pie Feliksa, es viņam visu... Varbūt sāc strādāt, ne? Tu nekomandēji mani, jā? Kā kolēģis kolēģim saka, iedomājies, kāds šefs būs dusmīgs, ja redzēt, ka numuriņi netīri. Nu kā viņš var uz mani dusmoties, ja viņš ir noslēpkavots? Viņš nav noslēpkavots, ko tu te runā? Nu tad viņš ir nomušīts. Tagad čemodāni lieli. Iebāzu čemodānā, aizvilku līdz mašīnai, bagažniekā iekšā, un tad upē vai ezerā. Asiņainā šalla vien paliek. Maniekam tur īstā vieta.